Tad mēs šodien parunāsim par projektu ArchXAI. Mēs tajā projektā pētam, kā mēs varam izmantot mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Un šodien vairāk parunāsim par rokrakstu atpazīšanu, jo mēs esam izveidojuši pirmos modeļus. Mēs testējam, kāds atpazīst tekstus latviešu valodā. Arī nodemonstrēsim, kā tas strādā. Un, ja būs vēl laiks, pēc demonstrācijas arī atbildēsim uz jautājumiem. Bet šodien es neesmu uz skatuves viena, tātad iepazīstināšu sākumā ar sevi. Mani sauc Mairita Lukjanska, un esmu Latvijas Nacionālā arhīva. Un šajā projektā es esmu projektu vadītāja. Un šodien ar mani ir Marija Šumilovēze no Latvijas Kara muzeja. Un mums arī ir izveidota sadarbība šajā projekta ietvaros. Sveika, Marija! Labdien! Jā, tātad vēlos sākt vispār ar jautājumu. Kāda ir atšķirība starp informāciju arhīvā un muzejā? Jo, manuprāt, ļoti daudzi cilvēki, lietotāji nemaz nezina, ko var meklēt arhīvā un ko muzejā. Ko tad pie tevis var atrast muzejā? Ir tā, ka muzejā var atrast ļoti plašu informāciju. Un ir jāatzīmē arī to, ka ir ļoti grūti to izskaidrot vienā teikumā, tāpēc, ka daudziem šķiet, ka muzejs ir ekspozīcija. Tas ir tas, ko mēs redzam, ienākot muzejā, izstaigājot, bet patiesībā tie ir, labi, ja 10% no muzeja krājuma, ko tad apmeklētājs ierauga ekspozīcijā. Un tad ir tas neredzamais. Tas ir tas krājums. Un tieši Latvijas Kara muzeja kontekstā īpašu vietu aizņem ieroču krājums. Mums ir liela ieroču kolekcija. Mēs arī vienīgais muzejs, kuram šobrīd var iedot mūsdienu ieročus glabāšanā. Tie ir arī militārie formastērpi, formastērpu detaļas, elementi. Bet dominējošais vairākums, protams, tas ir ar militāro vēsturi saistīts fotogrāfijas un dokumenti un arī iespiedu darbi. Un kā ir ar arhīvu, Mairita? Īsumā tāda īsā atbilde, jā, tad arhīvā glabājas dokumenti, kuriem bieži vien ir kaut kāda arī juridiskais spēks. Un tie arī bieži vien kaut kādi administratīvie dokumenti un arī cilvēku izveidotie arhīvu dokumenti par viņu personisko dzīvi, piemēram. Un tāds populārākais piemērs būtu šīs baznīcu grāmatas, kurās mēs varam atrast tātad dzimšanas, laulību un arī miršanu ierakstus. Es pieļauju, ka gan arhīvam, gan muzejam, kā publiskām atmiņas institūcijām, ir ļoti svarīgs šis jautājums par uzkrāto materiālu pieejamību. Un tu pieminēji projektu iepriekš, kurā tad tiek testēts mākslīgā intelekta pielietojums. Un tad, vai tu varētu pateikt, kāds tad ir tas izaicinājums, ko projekts risina? Jā, tātad galvenais izaicinājums ir tāds, kā mēs zinām, arhīvā ir ļoti daudz tātad šī dokumentārā mantojuma, un viņi ir rokrakstā, jo mums tātad arhīvā ir materiāli no 1220. gada. Un, lai varētu šos vispār rokstus izlasīt, ir ļoti maz šobrīd pētnieki, vēsturnieki, kas nodarbojas šo vēsturisko rokrakstu lasīšanu. Un kur nu vēl tāds vidējais latvietis, kurš vienkārši vēlas uzzināt kaut ko vairāk par savu dzimtu. Lūk, tad šī projekta mērķis būtu arī uzlabot šos arhīvu pakalpojumus un šo informācijas pieejamību. Un tad mēs testējam šīs mākslīgā intelekta tehnoloģijas un kad mēs varam pielietot, lai gan arhīvu darbinieki, lai arī parastais lietotājs varētu lietot. Un ko konkrēti man kā pētniekam tas dos? Kādi tad ir tie ieguvumi no projekta? Jā, tātad šobrīd tiek digitalizēti dokumenti, kur iepriekš netika digitalizēti, jo mēs arī projekta ietvaros esam nopirkuši jaunas digitalizēšanas iekārtas. Mēs tātad atpazīstam rokrakstus un drukāto tekstu. Kā jau minēju, mums ir pirmie tātad izveidotie šie rokrakstu atpazīšanas modeļi, kurus arī šodien demonstrēsim. Un beigās tas arī uzlabos šo te meklēšanu arhīvu materiālos, jo vairāk nebūs jācaurskata šī baznīcu grāmata vai digitāli jāskatās tikai uz bildēm, būs iespēja ievadīt, piemēram, vārdu uzvārdu personas, un tad arī viņš atradīs, kurās grāmatās, kuri ieraksti attiec uz šo personu. Un, protams, beigās tas atvieglos šo te pieeju gan pētniekiem, gan arī pārējai sabiedrībai. Tas process izklausās gana komplicēts. Vai arhīvs ir viens šajā projektā?
Jā, šis ir sarežģīts projekts, jā, jo mākslīgais intelekts nav īstenībā viegla tēma, un mēs esam projektā 4 institūcijas. Galvenais partneris ir Dienvidaustrumu Somijas Lietišķo zinātņu universitāte. Un kāpēc tieši viņi? Jo viņiem ir šis superdators, un ar superdatoru mēs saprotam milzīgu servera telpu, kura spēj veikt šīs milzīgās skaitļošanas darbības. Uz darba datora strādāt ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām nav iespējams. Tur ir vajadzīga pilnīgi cita kapacitāte. Nu, lūk, un tad arī projektā ir 3 nacionālajie arhīvi - Igaunijas, Latvijas un Somijas. Un tad mēs strādājam kopā pie šiem datiem un sagatavojam šos datus šim superdatoram. Kā ir ar tām valodām, kuras tad tiks atpazītas? Jā, tātad mēs izstrādāsim vairākus rīkus, mēs testējam, kā viņus izstrādāt, un šobrīd mēs strādājam pie rokrakstu atpazīšanas un optiskās radzīmju atpazīšanas rīka gan latviešu valodai, gan krievu valodai. Es pieļauju, ka šeit klātesošiem būtu jāpaskaidro, kāds ir iemesls, kāpēc tieši krievu valoda, ņemot vērā to politisko kontekstu, kas mums ir šobrīd. Jā, šī brīža politiskā situācija ir sarežģīta, bet mums šeit jāapstāsta nedaudz vēsturē, jo visas šīs sadarbības projektā iesaistītās valstis ir bijušas daļa no Krievijas impērijas. Arī mēs esam bijuši Krievijas impērijā, tāpat arī Igaunija un Somija. Līdz ar to šajā periodā visi šie administratīvie dokumenti ir sagatavoti krievu valodā. Bet vai Krievijas impērijas laikā tā krievu valoda ir bijusi tāda kā 20. gadsimta otrajā pusē mūsdienās, vai ir kaut kādas īpatnības? Jā, ir īpatnības. Es pat teiktu, ka tā bija pilnīgi cita krievu valoda, nevis mūsdienu krievu valoda. Līdzīgi tāpat kā latviešu valodai pirms 100 gadiem, 150 gadiem, ir vārdi laika gaitā mainījušies, un arī ir vārdi, kas vairāk neeksistē. Tāpat ir bijušas speciālas arī zīmes, ko tagad vairs neizmanto, nevar atrast mūsdienu krievu valodā. Un arī konkrēti bijuši burti, kas nav saglabājušies. Ir kādi līdzīgi burti šī brīža valodā, bet viņi arī gluži ne tā kā burtiski neiztulkojas. Un tajā laikā bija ļoti daudz aizguvumi no vācu valodas, līdzīgi tāpat kā mums šobrīd mūsdienās ir ļoti daudz anglicismi valodā. Un kā ir ar krievu valodu jūsu kolekcijās Kara muzejā? Jā, te būs tāds bišķiņ garāks ekskurs varbūt Kara muzeja kā institūcijas vēsturē, jo gan mūsu valsts, gan arī muzeja liktenis ir bijis sarežģīts un ir saistīts ar šo jautājumu. Latvijas Kara muzejs šogad svinēs 110 gadus, kopš tas tika dibināts. Sākotnēji muzeju dibina Pirmā pasaules kara laikā kā Latviešu strēlnieku pulku muzeju, kura tad vēlāk arī izauga topošais Kara muzejs, kura pamatmērķis bija vākt materiālus tieši par Latviešu Nacionālo armiju un par Latvijas armiju. Muzejs tika likvidēts kopā ar Latvijas valstiskumu 40. gadā, un muzeja krājums tika sadalīts un atdots citiem muzejiem. Par šo jautājumu es varu pareklamēt šodien 5:45 kultūras mantojuma teltībos AIKOM Latvija pasākums par muzeju zudušo krājumu, kas ir tieši noticis Otrajā pasaules karā, tā kā laipni lūgti. Un pēc otrās padomju okupācijas tiek dibināts Latvijas PSR revolūcijas muzejs, kurš arī ir tas muzejs, kas tajā laikā pilda tādu propagandas funkciju, tas ir partijas muzejs pēc būtības. Līdz ar to tas muzejs pārņem gan Kara muzejam būvēto ēku, gan daļu kolekciju, kas netika atdotas, daļu arī viņš atguva, un uz šīs te bāzes tad strādā šīs te propagandas muzejs, kur dokumentācija pārsvarā ir krievu valodā, arī krājums tobrīd tiek papildināts gan par 19. gadsimtu, gan arī, piemēram, par 905. gadu, kur ir arī daudz dokumenti krievu valodā no cara laikiem, gan arī tiek vākti tobrīd mūsdienu dokumenti, tur ir daudz dažādas kaut kādas partijas dokumentācijas, kaut kas par padomju armiju, viss, kas tika oficiāli dots muzejam,
Tas viss ir uzkrājies, un tad, kad ir atgūta Latvijas neatkarība, tad Kara muzejs tiek atjaunots uz Revolūcijas muzeja bāzes, integrējot šos te materiālus iekšā. Un šobrīd ir jau tie 30 neatkarības gadi, bet tas apjoms krievu valodā viņam nav iziets cauri, tā dokumentācija, dažreiz tie ir 2 vārdi priekšmetam, līdz ar to ir jāstrādā. Un šobrīd ne visi lasa krievu valodā, un arī šāds rīks, kas varētu to izdarīt, būtu tas, kas atvieglotu mums darbu. Tas par krievu valodu. Bet atgriežoties pie ArchXI projekta, tad mēs varētu sīkāk pastāstīt, kādus dokumentus arhīvs ir transkribējis šī projekta ietveros. Jā, tad, lai vispār sāktu izmantot šīs tehnoloģijas, ir jāveic priekšdarbi. Sākumā mēs strādājam ar to, ka mēs sagatavojam transkripcijas. Mēs atšifrējam šos te materiālus, lai vispār varētu dot tādu mākslīgam intelektam mācīties. Un šeit daži piemēri, lai gan varētu arī redzēt rokrakstu. Piemēram, šie ir krievu valodā, tad Kurzemes guberņas valdes dokumenti. Tādi pie mums atrodami, un tie ir transkribēti. Piemēram, baznīcu grāmatas. Baznīcu grāmatas ir dažādās valodās, ne tikai krievu valoda, arī latviešu, arī skatījos, ka ir gan poļu, lietuviešu valodās. Un draugu iedzīvotāju reģistru. Un šeit jau mēs redzam, ka rokrakstu jau ir nedaudz grūtāk salasīt. Mēs redzam arī to, ka arī daļa informācija ir pazaudēta, jo materiāls nav saglabājies pilnvērtīgi. Un, jā, tā ir daļa no arhīva dzīves, ka ne visi dokumenti ir pilnvērtīgi saglabājušies. Un, jā, šo informāciju mēs nekad neatgūsim. Varbūt kaut kad mākslīgais intelekts varēs palīdzēt uzminēt šo neesošo, bet jā, šobrīd mēs strādājam pie rokrakstu atpazīšanas. Un tad latviešu valodā mēs esam transkribējuši valsts prezidenta pavēles un rīkojumus. Es šo saucu par šo skaisto rokrakstu. Ļoti arī viegli ir salasāms bez mākslīgā intelekta palīdzības. Burti ir skaidri un var izlasīt un saprast to kontekstu. Tad ir skolotāju dokumenti daudz un dažādi. Un tad, jā, šis ir viens no rokrakstiem arī, manuprāt, diezgan viegli viņš pats lasās. Nav grūtības, bet šeit jau sākas jau nedaudz vajag piepūlēties, lai izlasītu. Šie ir inventarizācijas dokumenti. Un, jā, šos tātad gatavoju nevis, lai varētu tā visu izlasīt, bet jā, cilvēks vienkārši savā rokrakstā rakstīja, nedomājot par to, lai būtu daļa uzrakstīts, vienkārši ātrumā rakstīja. Un tad šādi izskatās tāds vidējais rokraksts arhīvā. Kad jau sākas grūtības, nevar saprast kādus burtus vai pieturzīmes. Un mēs arī izveidojuši sadarbību ar Kara muzeju. Arī Kara muzejs mums ir nodevis rokrakstu paraugus, lai mums būtu šī rokrakstu dažādība. Jā, pastāsti par rokrakstiem, kurus mums nodevāt. Jā, mēs nodevām rokrakstus no krājuma uzskaites dokumentācijas. Tur bija izvēlēti paraugi gan latviešu valodā, kas ir jau mūsdienu inventāra grāmatas, gan arī daudzveidīgi paraugi tieši krievu valodā no tiem revolūcijas muzeja laikiem. Un atlasot, mēs centāmies tieši pievērst uzmanību tai dažādībai, jo 110 gadu laikā tie rokraksti ir bijuši ļoti dažādi, ir rakstījuši ļoti daudz cilvēku. Un man arī ir jāpiebilst, ka Kara muzejs ir ieguvējis no šī projekta tādā formātā, ka tagad mēs esam iemācījušies, kā ir segmentēt dokumentu, kā ir viņu transkribēt. Tagad arī mēs to mākam un cerams arī varēsim izmantot savos ikdienas darbos. Esam guvuši vērtīgu pieredzi. Lūk, šeit vēl viens piemērs no inventāra uzskaites. Jā, tā ir krājuma uzskaites grāmata, kur ir tad inventāra numurs, ienākšanas dati, kas tas ir un kādas izmērs un saglabātības stāvoklis. Līdz ar to tie ir dokumenti, kurus muzejs glabā mūžīgi. Un tie dati mums šobrīd ir visi digitalizēti, līdz ar to tad mēs meklējam tos efektīvos veidus ar mūsdienu tehnoloģijām kaut ko darīt. Jā, un šeit ir vēl viens piemērs. Jā. Tā kā mēs redzam, jā, tie rokraksti it kā jau viens tas dokumenta veids uzskaita, bet arī rokraksti katrā grāmatā ir pat viens vai vairāki. Un tagad man ir jautājums, kā tas strādā, vai mēs varētu pastāstīt sīkāk, kā šī rokrakstu atpazīšanas tehnoloģija iemācās izlasīt šos rokrakstus?
Jā, es par piemēru ņemšu to, kā mācās bērns lasīt un atpazīt burtus. Piemēram, kādu burtu vai vārdu uzraksta mamma, tētis, sopi, soma, kāda māsa, brālis. Tad viņš saprot, ka šis burts A, piemēram, var izskatīties šādos veidos. Un tad viņš iemācās, ka šis tas burts A. Un tāpat ir arī šo mākslīgo intelektu. Tam tiek sagatavotas šīs transkripcijas, lai viņš saprastu, ka viens burts var tikt uzrakstīts dažādi. Un tad tā arī viņš mācās, viņš atpazīst gan tātad šos burtus, gan arī jau vārdus. Un, vai tu varētu sīkāk pastāstīt, kas ir izdarīts projekta ietveros līdz šim brīdim? Jā, tātad projektu mēs uzsākām tikai pagājušo gadu, un īstenībā pa šo vienu gadu jau ir izdarīts diezgan daudz. Jā, tad mums ir digitalizēti dokumenti jauni. Mums ir pat līdz 580 glabājamām vienībām, kas sastāda vairāk kā 100 000 digitalizētu lapu. Pie šī projekta tieši segmentācijas un transkripciju veidošanas strādā apmēram 11 arhīvu darbinieki. Un, ja mēs skatāmies uz valodām, tad latviešu valodā ir transkribēti 2800 attēli, kas apmēram sanāca 400 000 vārdu. Krievu valodā 1200 attēli, kas ir 165 000 vārdu. Un jā, mums izveidot sadarbība ar Latvijas Kara muzeju, ar Latviešu pasaulē pētniecības centru muzeju, ar Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūtu un arī Latvijas Nacionālo biblioteku. Vienīgi biblioteka mums nenodeva rokraksta paraugus, bet gan jau drukātā teksta datus, lai mēs arī varētu tos apmācīt. Varbūt tad ķersimies klāt pie tā, kā tad tie rokraksti tiek atpazīti, vai mēs varam nodemonstrēt. Jā, tā ir tā, man liekas, interesantākā daļa. Tā bišķi tehniskā pauze. Tā tad vēl vēlos pabrīnāt, jā, tātad šī lapa tika speciāli izveidot, lai es varētu nodemonstrēt, kā strādā šie modeļi. Es demonstrēšu latviešu valodā, kā tiek atpazīts teksts. Tā kā šis nav gala produkts, ja mēs šobrīd vēl mācamies un testējam. Un tāpat arī modeļi. Šobrīd tādi uztaisīti pirmie modeļi, bet mēs arī turpinām sagatavot datus, lai varētu arī apmācīt viņus otru reizi. Tā kā skatīsimies, noteikti būs kļūdas, jo viņš vēl nemāk visu atpazīt. Tā, sāksim ar jūsu muzeja piemēriem, un pēc tam arī parādīšu, kā izskatās uz pasu grāmatām piemērs. Jā, tas pirmais piemērs ir paņemts no senākās krājuma uzskaites grāmatas. Tā būs vecā Kara muzeja krājuma uzskaites grāmatas pusīte, kur ir jau priekšmeta apraksts. Un tas rokraksts ir tāds, es teiktu, drusciņi interesants, ir salasāms, bet viņš ir smalks. Jā, un burti ir arī diezgan viens otram blakus, jā. Lūk, kur uzreiz arī mums atpazina tekstu, tas paņēma pāris sekundes. Kā izskatās tev? Viņš ir pareizi atpazinis? Tu zini to materiālu? Es teiktu, ka pārsvarā jā, bet ir kaut kādi burtiņi. Piemēram, ja tu patīsi uz leju, tad te ir 19. rindiņa, kur ir rakstīts bojāts. Tad viņš to burtiņu neizlasa, viņam tas ir božāts, bet tas ir tāds sīkums, ka tam mākslīgajam intelektam ir jāsaprot, pēc kura burta tas vairāk izskatās. Jā. Un tad kaut kur tajā tekstā arī ir šādas te kļūdiņas, bet man liekas, ka uz skaidra teksta ir diezgan labi. Jā, arī šo tekstu bija ļoti viegli mākslīgajam intelektam nosegmentēt, jo ir tikai rindas, nav nekas vēl horizontāli papildus vai vertikāli rakstīts, un viss ir tā, no kreisās uz labo pusi. Tas tātad viņam neapgrūtina šo te darbu sākumā nosegmentēt un arī mēģināt atpazīt. Tad iesim pie nākamā piemēra.
Mums ir maza tehniskā pauzīte. Tā, nākamais piemērs no Kara muzeja krājuma mums ir saistīts ar Otrā pasaules kara noslēgumu. Šīs ir no Zēdelkemes Karagustiņu nometnes ieslodzītā Jūras Zīverta dienas grāmatas. Ir jāatzīmē tas, ka nometnē arī tas papīrs nebija plaši pieejams, līdz ar to arī cilvēki rakstīja ļoti, ļoti blīvi. Tad arī pēc tiem burtiem var redzēt, kā tas ir sarakstīts, tas ir zīmolis, arī tas laiks ir augsti, to esi badā, nav forši, līdz ar to arī kādam roka trīc, un tad tie burti arī ir īpatnē un arī jāņem vērā tā rakstītāja. Tas veids, kā viņš raksta, un tas, ko es te redzu, ir tas, ka tā augšējā rindkopa, tur varbūt ir vairāk to kļūdiņu. Jā, piemēram, otrajā rindā tur ir, es nezinu, vai klātesošie visticamāk, ka neredz, bet tur ir vārds ogļraktuves, kurš ir izlasīts kā agļrastuvim, un tur tās pirmās 6 rindiņās tur, man liekas, ir garām, bet pēc tam tas teksts aiziet diezgan skaidrs un salasāms. Jā, jo es uzreiz pamanu šīs īpašvārdus Anglijas, Baltijas valstis, Francija, tā kā, jā, tur tā kā kļūdu nav. Diezgan arī uzmetot vienkārši skatus tiem dažiem vārdiem ir, korekti jau atpazīts. Jā, kamēr Mairita liek, man gribās vēl piebilst, ka tomēr ir svarīgs tas cilvēks, kas to tekstu pēc tam pārlasa un arī saprot to kontekstu, jo viena lieta ir drukas kļūdas, otra lieta ir kaut kādas teksta halucinācijas, kas rodās mākslīgajam intelektam pašam kaut ko izdomājot. Tā. Šo mēs jau apskatījām. Nākamais ir pirmā Daugavgrīvas latviešu strelnieka pulka rotas strelnieka Davidovska vēstule mīļotajai meitenei 1917. gadā. Saturiski tad vēstules autors tad lūdz mīļotāju atbildēt viņam, jo viņa neatbild uz viņa vēstulēm, un tad padod ziņu, ja viņa nevēlās ar viņu sarakstīties, un informē viņu. Tad šī ir šī daļa. Man te nedaudz internets klibo, viņš tā ļoti lēnām ielādē. Šīs laikam ir tas gadījums, tā ir pastkarte, un te mēs redzam, ka ir arī nosegmentēts tas drukātais teksts. Jā, viņš ir iekļāvis, jā, viņš tā kā saprot, ka tur ir teksts, viņš arī, protams, mēģina atpazīt. Jā, es testēju šobrīd modeli latviešu valodā, bet viņš arī mēģina atpazīt to, kas uzrakstīts krievu valodā, bet viņam īsti nesanāk, jā. Viņš tur ir izdomājis kaut kādas adreses, kuras tur nav tādā kvantumā, ja mēs redzam tās Ģertrūdes ielas daudzās, tas tā nav. Un kā ar apakšējā daļa, tā ir veiksmīgi atpazīt, vai tomēr tur ir kļūdas? Ja mēs patinam bišķiņ to tekstu arī atpazīt to. Man liekas, ka viņam sākās grūtības tajā brīdī, kad parādās tas drukātais teksts, kurš pārklājās tad ar to rakstīto. Jā. Tur viņš īsti nesaprot.
Jā, viņš ir mēģinājis segmentēt, bet tur pēkšņi šīs līnijas sašķeļās, un tad nevar saprast, ko viņš ir īsti mēģinājis atpazīt. Tā kā jā, ir vieta uzlabojumam arī segmentēšanā. Arī tas rokraksts ir diezgan specifisks. Viņš ticamāk rakstīts lauka apstākļos. Un, te ir kaut kādas rakstības īpatnības, kuras dators īsti nespēja. Nākamā ir Kurzemes latviešu strēlnieku pulkas strēlnieka Artūra Beržīnska atklātne brālim Robertam, 1916. gads. Un šis ir interesants piemērs, tāpēc, ka atklātnē ir arī tā latviešu strēlnieku krūšu nozīme attēlota. Un, tas teksts ir gaužām vienkāršs, tad autors raksta brālim, ka tā tad ir tā krūšu nozīme, kuru tu man redzēji pie krūtīm, un solās tad brāli apciemot. Un tajā pašā laikā mēs arī redzam, ka mākslīgajam intelektam arī patīk tas uzraksts, kas ir pie paša zīmes, viņš viņu redz. Vai viņš viņu spēja atpazīt un izlasīt īsti nē. Tur sanāk drusciņu muļķības, bet viņš redz, ka viņš tur ir. Jā, un arī šeit var redzēt, ka viņš ir mēģinājis arī šos dekoratīvās detaļas atpazīt kā tekstu. Jā, šīs ir vienkārši dekoratīvā nozīme šim, bet jā, viņš ir mēģinājis, viņš domā, ka tur ir kaut kāds teksts, un tad viņam arī šīs halucinācijas, viņš mēģina uzminēt, kas tad tur ir, bet, protams, tur nav nekā. Šeit arī ir slavenā Ģertrūdes iela parādās atkal, un tas 12. tā ir šī daļa. Tur nav burtu, bet viņš labāku nodomu vadīts mēģina. Jā, viņš cenšas palīdzēt, kur nav nepieciešams, jā. Šīs ir starpkara laika dokuments, apliecinājums, un te ir ļoti, ļoti, man liekas, skaists un saprotams tas rokraksts, ka tādu būtu grūti neuzlasīt. Vai es atvainojos, nevis starpkaru, tas ir 49. gads, jā. Man liekas, ka viss pat ir korekti. Šeit ir, man liekas, ļoti korekti, jā, viņam šis rokraksts ir paticis, viņš ir atpazinis. Arī nekas netraucē viņam atpazīt. Ir diezgan labs kontrasts starp šo te rokraksta to tinti un pašu lapas krāsu. Jā, tad viņam ir vieglāk uzreiz atrast, kur tas teksts ir. Jā, šeit viņš ir mēģinājis arī uzminēt to rokrakstu un atšifrēt, bet to viņš dara visās, jā, to viņš dara visās, tā kā arī pasu grāmatās. Vienu burtu es redzu, ka viņam C ir kļuvis par O, bet tas jau ir tās nianses, jā, kur ir vajadzīgs tas cilvēks, kas pārlasa. Jā, protams, mēs nevaram 100% paļauties uz šo atpazīto tekstu. Mums ir vajadzīgi eksperti, vēsturnieki, kuri strādā ar šo materiālu un jebkurā gadījumā pārbauda atpazīto tekstu. Bet tas būtu jebkurā gadījumā arī ātrāk nekā, ja viņš pats visu mēģinātu transkribēt no jauna. Pēdējais piemērs no Latvijas kara muzeja krājuma būs bijušā strēlnieka Jēkaba Dzeņa vēstule Jānim Goldmanim, arī 49. gads, kamēr lādējās ir pastāstīt, ka Jānis Goldmanis ir arī bijis viens no cilvēkiem, pateicoties kuram tad tika dibināti strēlnieku pataljoni. Un arī pateicoties viņam, mums ir Latvijas kara muzejs, jo 16. gadā tieši viņš ir tas, kas ir paziņojis, ka tāds muzejs strēlnieku pulkiem ir nepieciešams. Viņš ir arī bijis aktīvs strēlnieku piemiņas glabātājs, Latvijas centrālās padomes loceklis, viņš ir aktīvi darbojies trimdā. Un tad arī tie bijušie strēlnieki viņam diezgan aktīvi rakstīja pēc Otrā pasaules kara, un tādas vēstules mums krājumā ir saglabājušās diezgan daudz.
Arī šeit ir iet runa par latviešu strelnieku piemiņas saglabāšanu trimdā. Autors ir Jēkabs Dzenis, pats strelnieks, Latviešu kara ordeņa kavalieris, neatkarības cīņu dalībnieks, virsnieks. Otrajā pasaules karā viņš jau ir bijis atvaļināts, bet bija Laimas šokolādes fabrikas direktors. Un viņš arī aktīvi darbojās trimdā, Austrālijā, tad bijis latviešu skoliņas direktors. Un šī vēstule, kas tapa 49. gadā, Jēkabs Dzenis tobrīd atrodas vēl Vācijā, sabiedroto okupācijas zonā pirms izbraukšanas uz Austrāliju. Un tad šeit viņš raksta Goldmanim par to, kā viņš mēģina tad darboties, vācot šo veco strelnieku biedrības biedrus. Un par to, kā viņam veicās, un arī tad viņš min šo te savu izceļošanu uz Austrāliju, kas ir ieplānota jau tajā pašā gadā. Vēstule ir diezgan glītā, rokrakstā, salasāmā. Man pat liekas, ka ļoti, ļoti daudz, ko viņš ir izlasījis pareizi. Tad tiešām var redzēt to tekstu latviešu valodā. Nu jā, šādu attēlu, kur ir ļoti daudz teksta rindiņas, līdz ar to viņš arī ilgāk viņu apstrādā, jo viņš tātad sākumā nosegmentē, viņš atrod tātad visas līnijas, kurās ir teksts, un tad jā, jūs jau redzējāt dzīvajā, kā viņš tātad pa līnijai uzreiz arī deva šo te atpazīto tekstu. Kā te ir, piemēram, te ir svītrots vārdiņš augšā. Jā. Man liekas, ka to viņš arī ir mēģinājis izlasīt, ka viņš īsti nenolasa to, ka šis ir svītrots, un tad uz viņu tas neattiecās varbūt. Jā, tas viņam vēl nav iemācīts, ka arī ka svītrojums nozīmē to vārdu neņem vērā, ja viņš līdz ar to tāpat mēģina atpazīt šīs rakstzīmes, kas ir zem svītrojuma, bet viņš izdara savu darbu, viņš mēģina atpazīt. Man arī liekas, ka te ir kaut kādas drusciņa, kaut kādas burtu īpatnības, tur ir J un G burtiņš, ko viņš jauc atsevišķos vārdos, un tas nemaina to vārda, to formu vai būtību, bet tas ir viens burts. Jā, es domāju, patiešām šis ir ļoti labs atpazīts teksts. Ar šo jau patiešām var strādāt, tikai dažas kļūdas jāizlabo un var sākt kādu savu analīzi vai jau iekļaut kādā pētījumā. Tad nākamie materiāli mums jau būs no arhīva. Jā, tātad es piemēru sākšu ar tautas skaitīšanas formu. Tur ir gan drukāts teksts, gan arī rokraksts. Tad paskatīsimies, kā viņam izdodas, jo mēs redzam arī oriģinālajā dokumentā ir kaut kas papildus vēl pierakstīts, ir kaut kas aizsvītrots, papildināts. Redzēsim, kā viņš tiek galā. Lūk, šeit ir atpazītais teksts. Viņš ir burtiski visus nosaukums arī kolonām atpazinis. Vienīgi, kas man personīgi nepatīk, ka bieži vien šīs līnijas, kuri teksts nav skaidrs, viņš reizēm sadala, liekās līnijās, un tad nevar saprast, pie šis vārds pie kuras līnijas un pie kura vispār konteksta pieder. Bet tā viņš atpazina visu tekstu, viss ir nosegmentēts. Un tad ir jāskatās uz šo pašu rokrakstu. Šeit arī ir rakstīts ar zīmuli, līdz ar to tās vietas, kur tas zīmuls nav tik labi piespiests, viņam ir uzreiz arī grūtāk atpazīt, kur ir lielāka šī te kontrasts, tur viņš atpazīst labāk. Vietas nosaukumu, viņš ir atpazinis precīzi, arī kārsava ir pareizi. Tā kā es teiktu, ka šeit arī ir labi atpazīts teksts, tikai, protams, kaut kādas kļūdas,
nelielas, bet arī viņu var uzreiz arī izmantot savā dzimtas pētniecībā. Kamēr ielādējas fails, tātad nākamais piemērs jau būs no pasu grāmatām. To tātad dzimtas pētnieki ļoti izmanto šos materiālus, jo bieži vien šī pasu grāmata arī ir tas vienīgais materiāls, kur arī atrast iespējams šī tuvinieka bildi, fotogrāfiju. Jā, tad attēls ir diezgan pasmaks, jo tur ir ļoti daudz kolonas un arī tas, ka tur ir fotogrāfijas un arī paraksti. Tāpēc bišķi būs jāuzgaida, kamēr viņš visu izdomā. Jā, droši. Cik svarīga šim rīkam ir kvalitāte pašā faila kvalitāte? Vai tā būtu obligāti jābūt PNG versija, tas ir arhitekta? Šeit drīzāk ir nozīme DPI, tātad tajos punktos, kas ir attēlā. Piemēram, mums ir eksperimentēts ar mikrofilmētajiem materiāliem, kas ir bijuši tātad 90. 80. gatavot, un viņi neder. Viņi tātad kvalitāte ir par vāju, lai varētu vispār mēģināt kaut ko atpazīt. Tad tā kvalitāte ir par švaku, bet minimālais ir kaut kādi 300 dpi, un tad jau var mēģināt atpazīt, jā. Tas ir ļoti atkarīgs no tā materiāla arī paša kvalitāte tehniskā. Jā, droši vēl kādu jautājumu. Man ir tāds jautājums, jūs pieminējāt par tām valodām, kuras jūs atpazīs, vai arī atsevišķās baznīcas grāmatās ir arī ieraksti, pat daļa vācu valodā arī daudz. Šobrīd mēs uz vācu valodas tādu kā modeli nekoncentrējamies. Ja? Mums ir tātad krievu, latviešu, igauņu, somu un zviedru. Bet mums, jā, partneru sarunās ir bijusi tāda ideja, ja mums vēl pietiks laiks un arī tā kapacitāte, kura nebūs vēl izlietota superdatoram, ka mēs varam mēģināt, jo mums īstenībā starp visiem šiem arhīviem mums ir arī kaut kas transkribēts iepriekš vācu valodā. Vienkārši tas būtu viss jāsliek kopā un jāpaskatās, bet tas ir laika un arī naudas jautājums, vai mums pēc tam paliek tam laiks vēl. Projekts būs līdz 2028. gadam, līdz ar to laiku arī būs šie rīki jau gatavi. Mums būs arī iespēja kaut kā viņus parādīt, atrādīt arī sabiedrībai, kā viņus lietot un kur viņus atrast. Es atvainās par šo pašu pa vācu valodu. Varbūt Vācijā kaut kāds līdzīgs projekts jau ir, jo visi kurzem ir vācismi. Un baznīcas grāmatas tas ir pirmais, kas dzimtai ir vajadzīgs. Tas ir atkal projekta jautājums. Tas jau notiek. Vācieši ir ļoti daudz atpazinuši, jā, bet, ja mēs gribam lietot viņu modeļus, tad tā ir maksas pakalpojums, viņi pavēlti nedos. Tas viss ir, jā. Tāpēc mēs šobrīd strādājam šajā projektā, lai mums būtu pašiem savi modeļi, mēs varat paši viņus darbināt, neatkarīgi no kāda cita. Jā, pārsvarā tas ir transkribus, kas tieši strādā ar vācu valodu, jā. Jā, bet arī transkribus ir maksas rīks līdz ar to. Jā, tad būtu jāmaksā viņam, jā, par šo katru atpazīto lapu ir jādod kaut kāda nauda. Jā, viņam iet grūti, jo šeit ir ļoti daudz informācijas, bet lēnām tiek galā. Varbūt vēl varētu piebilst par to kvalitāti. Viena lieta ir, tad, kā viņš ir digitalizēts, otra lieta, kāds tas dokuments pats par sevi ir, vai viņš ir, vai tur ir plīsumi, kaut kādi pleķi,
izbalējumi, tas noteikti arī ietekmē, jā, to gala rezultātu. Jā, es rādīju vienu no piemēriem šī te krievu valodā lapas pusi, kur ir daļa informācija pazudusi, jo, lai varētu sākt ar viņu strādāt, sākumā ir bijuši veica nepieciešama restaurācijas, konservācijas darba, tikai tad viņu var digitalizēt, un tikai tad mēs varam sākt segmentēt un arī transkribēt. Šī visi tagad izmantot dzimtas pētnieks parastais. Pagaidām neko, vai kā tas izskatās? Šobrīd vēl neko, jo viss vēl ir izstrādes procesā. Jā, mēs vienkārši rādām to, kas mums ir izdarīts, un kāpēc pāris gadiem būs pieejami šie pakalpojumi, ka būs šāda iespēja. Jā. Tas ir progresā. Šis ir visi projektā izstrādē, jā. Varbūt Mairita var arī šajā pašā kontekstā pateikt, vai tas ir paredzēts, ka tas būs online rīks, kur katrs tāds dzimtes pētnieks vai blakus institūcijas pārstāvis varēs ielogoties un izmantot šo rīku, vai būs jānāk uz arhīvu, lai viņu lietot. Kāda ir tā vīzija no jūsu puses? Vīzija ir tāda, ka viņš būs kaut kur online, bet mēs vēl nezinām, kā viņu tehniski atrisināt, jo šobrīd ir jāpabeidz šie modeļi. Tad mēs gatavojam otro tādu kā treniņu datu devu, lai viņu varētu vēlreiz apmācīt, un tad tie modeļi arī būs gatavi. Tad ir jāskatās tā moduļu tehniskā specifika, kā mēs viņus varam pie sevis uzlikt un kur mēs viņus varam arī atrādīt, lai cilvēki varētu lietot, jo tas ir tās tiešām ļoti sarežģīgs tehnisks process vairāk. Bet, mēs ceram, ka viņš būs kaut kur online pieejams. Mēs vēl nezinām, vai tas būs pakalpojumu portālā vai varbūt kādā citā. To mēs vēl nezinām. Mēs vēl paši domājam, mums jāredz šie, cik viņi smagi, kur mēs viņus varam uzlikt un kur cilvēki var viņiem tikt klāt visērtāk. Tas būs kaut kāda. Jā, būs, tuvākajā. Tā kā noteikti sekojiet jaunumiem, arhīvam un būs šie te modeļi pieejami, varēsiet arī paši atpazīt tekstu. Šobrīd tā tehniski es patiešām nevaru pateikt, kā izskatīsies gala pakalpojums, bet tas viss ir procesā. Mēs apsveram dažādas idejas, kāds varētu tehniski izskatīties. Nosegmentējis viņš ir pareizs, bet viņš šobrīd ļoti cenšas atpazīt, jo ļoti daudz informācijas arī tas attēls atvērums ir uzreiz grūtāk, jo viņam ir vieglāk, kad ir viena lapas puse. Bet skatoties, viņš patiešām nosegmentēs ir korekti, viņš arī mēģina nosegmentēt visus parakstus. Arī tur ir arī, ja nemaldos, kaut kāds zīmoks, arī to viņš ir mēģinājis atpazīt. Bet tas, kas līdz šim ir atpazīts, viņš šobrīd mēģina atpazīt šos kolonu nosaukums, un viņi ir pareizi, tā kā tur es pagaidām tādas milzīgas kļūdas neredzu. Gribās pagaidīt vismaz līdz šiem te vārdiem, uzvārdiem, lai varētu redzēt, cik tas ir korekti dzīvē. Man arī jautājums. Jā, droši. Pareizi saprotu, tas AI skatās uz individuālajiem burtiem un to bojāts. Ja viņš nevarētu saprast to burtu, bet paskatītos uz vārdu kopumā, vai tas ir vārds božās vai bojās, visticamāk viņš varētu saprast, tas tomēr ir ģilvaļš. Tas jau ir cits līmenis, ka tu viņam māci nevis tikai atpazīt to konkrēto burtu un likt vārdu kopā pa burtiem. Tas jau ir nākamais līmenis, ka viņš, zinot to vārdu sākumu, mēģina pats pabeigt. Tas jau ir cits līmenis mākslīgajam intelektam, bet šobrīd mēs sākam ar pašu bāzi, mēs viņam mācam vispār visas iespējamos rokrakstus, kas mums ir, un atpazīt vispār burtus. Bet tajā pašā laikā viņš tomēr ir mēģinājis piedomāt.
Jā, nu bez halucinācijām nevar iztikt pat tajā populārākajā ChatGPT, protams, tāpat arī šeit, jo mēs redzējām tāpat ar to Ģertrūdes ielu, nu nekur nebija šī Ģertrūdes iela, bet viņš vairākos attēlos mēģina mums paskarot, nē, šeit mums ir Ģertrūdes iela, un lai gan tur varbūt tikai vizuālā daļa ir bijusi kartiņai. Tas ir saistīts varbūt ar kaut kādiem datiem, kas viņam tika iedotas, vai viņš to saista ar kaut kādiem apmācības tiem tekstiem, ka viņš ir atradis kaut ko identisku. Jā, ļoti iespējams, jā, jo mums arī bijuši dažādi uzskaites saraksti, ielu nosaukumi bijuši, tā kā ļoti iespējams, ka viņš mēģina kaut ko pievilkt klāt, bet nu tā ir halucinācija, jā. Tā viņam nevajadzētu darīt, bet viņš cenšas mums palīdzēt. Kā ar šādiem rokrakstu lasītājiem citās valstīs, kas mums ir tuvāk Polija, Vācija, Šveice, tur jau ar šitāds, ja tur jau sen, tad jau nemaz nekas, tad tas nav ļoti izplatīts. Īsnībā šajā, jā, citur jau ir šie te modeļi, piemēram, jā, pieminētais transkribus, tas vairāk strādā, viņš vispār sācis savu projektu ar tieši vācu valodas rokrakstiem, vecajiem, senajiem, un tur rokraksti ir gatavi, bet tas viss ir maksas pakalpojums. Jā, droši var ieiet viņu mājaslapā, ir iespējams testēt viņu modeļus, bet tas ir tātad maksas pakalpojums. Tad tev ir jāsamaksā kaut kāda naudiņa, jānopērk šie kredītpunkti, lai tu pa katru lapu varētu tātad, dabūt to tekstu. Ja es pareizi atceros, tad burtiski šogad Latvijas universitāte palaida latviešu valodas modeli transkribusā. Vajadzētu būt, ka viens modelis ir arī latviski pieejams. Es zinu, ka viņi ir uzsākuši šo darbu pie modeļa, bet vēl neesmu skatījusies, vai viņi ir palaiduši transkribusā, bet jā, viņi arī grib izveidot savu tādu latviešu valodas modeli, jo viņiem arī ļoti daudz dažādu materiālu ir tieši latviešu valodā. Tā, jā, viņam ar šo iet grūši, bet, pacietība. Varbūt vēl kāds jautājums. Gan, es nezinu par treniņu datiem, bet jā, esmu mēģinājusi testēt, esmu tieši mēģinājusi krievu valodā testēt šos senākos rokrakstus. Jā, viņš viņus atpazīst, bet arī kā kurš rokraksts. Reizēm ļoti skaistie kaligrāfiskie rokraksti tieši viņam traucē nolasīt tekstu, jo vienkārši burti ir pārāk izstiepti, pārāk daļi, jo tāds salasāmāks rokraksts, kad tie burti nav izstiepti vai izplesti, ka viņš patiešām var nolasīt līniju un uzminēt šo te paternu, kas tas pa burtu apakšā slēpjas. Reizēm jau šeit jau sāk parādīties vārdu uzvārdi. Tātad, jā, viņš arī saīsinājumus, skatos, ir atpazinis, Atraitne punkts, jā, tātad Ilza Paula. Reizēm ir arī atkarīgs, kā tas mākslīgais intelekts tajā dienā jūtas, jo man ir bijuši gadījumi, ka viņš arī atpazīst, ka tas M un punkts nozīmē meita, ka viņš arī uzreiz tekstā uzliek to pilno nosaukumu, ka tā ir meita vai dēls, ko mēs bieži saīsinam šādos dokumentos. Tāpat arī ar G burtu esmu redzējusi, kur viņš arī atpazīst un ieliek visu to gads, pilno nosaukumu. Šeit būtu jāiet cauri tam oriģināliem, jāskatās, kā ir ar šiem vietvārdiem, vai viņi ir pareizi, jo dubult V tur noteikti nav. Es pieņemu, viņš ir kaut ko nepareizi, varbūt atpazinis. Ir reizēm, jā. Jā, varbūt vēl kāds jautājums. Šo viņš, es domāju, ilgi apstrādās. Es personīgi neesmu testējis, varbūt kāds no maniem kolēģiem, bet vismaz neesmu dzirdējusi, jā. Pēc idejas burti, protams, ir līdzīgi, tā kā varētu mēģināt, jā, testēt. Bet to gan vēl neesmu pati mēģinājusi.
varbūt ir tādi ieteikumi, ko mēs jau varam izmantot, jo īstenībā jau, piemēram, Gemini viņš tulko, no kāds, varbūt pēc tam tie praktiķi, kas mums stāstīs no savas pieredzes, par ko padalīsies, jo es domāju, ka mums visiem interesē, ko mēs tieši tagad jau varam izmantot. Nu, tagad ir tā, ka jā, esmu dzirdējis, ka arī kaut kā šādu dokumentu var mēģināt iedot arī šiem čatiem, bet viņi nav trenēti uz šādiem specifiskiem datiem. Viņi ir trenēti uz vienkāršākiem, pat ne rokrakstiem. Viņi ir tātad mācīti uz pilnīgi citiem datiem. Un, ja mēs runājam par vēsturiskajiem rokrakstiem, tad tur jābūt tomēr treniņu datiem arī sagatavotiem vēsturiskajiem, lai viņš būtu precīzs tulkums. Bet, protams, var mēģināt izmantot šos čatus, es neesmu pret to. Tās šobrīd ir pieejamās tehnoloģijas, mākslīgā intelekta, jo šīm vēl ir jāpagaida. Viņš tā ļoti lēnām jāiet cauri šai lapas pusē. Tā laikam jāpiebilst, ka tā nav viņa vaina, bet interneta savienojums. Varbūt arī internets, bet arī testējot mājās tieši šādus atvērumus, viņam tas paņem laiku. Jā, viņš uzreiz kā pāris sekundēs kā tādu kartiņu, kur ir tikai dažas līnijas, jānosegmentē, viņam iet daudz ātrāk. Jā. Šeit viņam tomēr ir ļoti daudz kolonas, ļoti daudz līnijas, un kamēr viņš iziet cauri visam, paiet laiks. Noteikti arī internets, jūs domāju, šodien lampā visi interneta tīkli pārslogoti. Varbūt vēl kāds jautājums? Kā lūdzu? Jāstāsta, projekts beidzas 28. Jo mēs arī ne tikai rokrakstu atpazīšanas rīkus testējam, mēs vēl citas tehnoloģijas testējam, bet šīs būs pirmās gatavas. Tā kā es nemāku apsolīt, vai tas būs 28, tas varbūt ātrāk, varbūt vēlāk, bet šīs būs viens no pirmajām, kas noteikti iznāks jau plašākai sabiedrībai. Bet vēl viens jautājums. Jā. Tad, kad viņš būs pieejams arī parastam lietotājiem, tas būs maksas, jeb bezmaksas, kā tas ir plānots? Tā kā šis ir Eiropas projekts, mums jānodrošina, ka šis ir bezmaksas pieejams. Jā, bet kur viņš atradīsies, mēs nezinām vēl, kurā vietā viņš dzīvosies. Jā, noteikti sekojiet līdzi, jo būs ik pa laikam ir jaunumi. Tie, protams, oficiālajā mājaslapā ir angļu valodā, jo tā ir Eiropas Savienība oficiālā valoda, bet mēs arī liekam informāciju arhīvu mājaslapā par šo projektu, un ik pa laikam iznāk kaut kāda jaunākā informācija, kā mums iet ar projektu progresu. Tad es skatos tieši kādiem vārdiem, īpaši vārdiem, uzvārdiem. Es teiktu, ka viņš atpazīst, jā, bet vienkārši viņam šobrīd ir smags šis attēls. Jā, tāpēc es šo attēlu uz beigām ieliku, jo viņš paņems visvairāk laika. Varbūt vēl kāds jautājums? Iepriekš attēli ļoti skaisti un ātri viņi tika atpazīti. Marita, man tev ir jautājums. Mēs esam daudz runājuši par to, kāds ir tas labums pētniekam, kurš nāk uz arhīvu. Kāds ir labums arhīvam, tad, kad tas projekts beigsies? Ko jūs iegūstat? Mēs tātad iegūsim šo te moduli, protams. Mēs varēsim atpazīt savas kolekcijas un uzreiz arī šo atpazīto tekstu izmantot un arī publicēt. Nebūs tikai pliks šis te attēla fails, kur ir tad pašam jāsalasa, bet uzreiz būs blakus. Līdzīgi kā tas ir piemērs periodikā bibliotekā, ir tātad avīzes lapas puse un blakus ir tātad atpazītais, iespiestais, drukātais teksts. Un šeit būs līdzīgi, ka mums jau ir tātad atpazīts attēls ar atpazīto tekstu, un varēs ātrāk arī meklēt
protams, tas populārākie, protams, dzimtas pētnieki, kam interesē šīs kolekcijas un kuri grib atpazīt šos rokrakstus un tekstus. Bet ir arī, protams, daudz citu pētnieku, kuriem ir nepieciešama šī palīdzība, lai varētu tikt klāt informācijai, jo, piemēram, šī pati krievu valoda, viņā tiešām ļoti maz cilvēku šodien mūsdienās pārzina krievu valodu, ja mēs runājam par jauniešiem, bet tāpat vēsturnieki jau nepaliek mazāk un tēmas tāpat grib pētīt par Pirmo, Otro pasaules karu, protams, ir vēl par Krievijas impērijas laiku, tā kā ir nepieciešama arī palīdzība jau šai paudzei ar valodu. Vai es pareizi saprotu, ka arī tāda arhīva speciālista ikdiena paliks vieglāka? Noteikti, jā, jo būs vieglāk arī šīs sagatavot informāciju klientam, jo arī bieži vien raksta uz arhīvu, ja man nepieciešams atrast šādu vai tādu ierakstu par šādu cilvēku. Šis arī ātrāk varēs atrast, nebūs varbūt jāgaida. Es pat nezinu, cik tagad vairāk šīs darba dienas, bet tas būs ātrāk atrodams, jo datu bāzes būs papildinātas. Mēs arī plānojam no šī atpazītā teksta izveidot metadatus, lai būtu vēl ātrāk šī meklēšana. Un arī arhīva darbiniekiem atvieglos situāciju, protams, jā. Vienkārši sākums, kamēr mēs sagatavojam treniņu datus, kamēr mēs viņam apmācām, tas paņem laiku, jā. Tas nav izdarāms vienā dienā. Arhīvā, protams, ir neiedomājams daudzums dokumentu, Jā, ir miljoniem vieni. Jā, kas attiec uz latviešu valodu un krievu valodu, mēs noteikti par kaut kādām kolekcijām viņam dosim atpazīt uzreiz lielākā daudzumā. Tas nebūs tā, kā šodien pa vienai lapai es jums rādu, ja mēs arī visticamāk dosim, lai viņš uzreiz atpazīst konkrētus apjomus, un tad mums reiz arī būs tie teksti gatavi. Un tad, jā, tad būs tik jāizdomā, kur mēs pieliekam šo atpazīto tekstu. Jā. Bet tas būs pilnīgi citos apjomos. Tas nebūs tā, ka arhīva darbinieks pa vienai lapiņai tagad vadīs sistēmu, atpazīs ar šo rīku. Jā, viņam būs, tur būs jau citas pieejas un tehnoloģijas piesaistītas. Tā, jā, viņš atpazīst tā lēnām. Mums arī laiks jau iet uz beigām, tūlīt arī jau stunda būs pagājusi. Jā, tad sekojiet līdz projektam ArchXAI. Mēs viņu arhīvā saucam vienkārši par Archiju. Mums arī šī iedotāja saīsinājumi ir diezgan grūti izrunāt ikdienā, ja vajag ļoti ātri kolēģiem pārunāt lietas. Informācija ir gan mājaslapā, gan arī oficiālajā mājaslapā, un ir uz galdiem grāmatzīmes, tur ir QR kods, tad var arī apstīties šo mājaslapu, un tur ir visjaunākā informācija par pašu projektu. Un jā, tad paldies Marijai šodien par sarunu, par diskusiju, un tad arī paldies par materiāliem. Mēs redzējām, cik īstenībā daudz un dažādi ir šie paši rokraksti latviešu valodā. Un tad jau tagad būs pauze, un pēc tam jau būs arī nākamā diskusija, nākamā tēma. Tā kā paldies! Paldies!